Sveicināti tiktakeri, sveicināti Latvijas sabiedrība. Es esmu atceļā no Rīgas, šodien mums bija suverēnās varas biedru pārstāvju sapulci, pārvēlējām tā teikt padomes, komisijas, parunājām arī par to, ko mēs darīsim 15. Saeimas vēlēšanās. Vispār, ko mēs darīsim nākotnē. Es tur arī uzstājos, izteicu dažas savas tās, tā teikt, idejas, ko vajadzētu darīt. Bet tā kā domas vēl nebija sistematizējis, pirms manis daudz arī runāja par daudzām lietām, kas ir valstī jādara. Ko viņi redz, kas ir jādara. Uz kurieni mēs virzāmies. Tā kā viņas vēl nebija sistematizētas, bet, skaidrs ir viens. Darba būs ļoti daudz, un lai arī te runā, ka mēs esam tā teikt populistu partija suverēnā vara, tomēr mēs apzināmies, ka priekšā, ja mēs tiksim Saeimā, tad mēs, tā kā saka, ejam vētrā, tieši epicentrā iekšā. Jo šī pie varas esošie nodarbojas ar to, kā jau es arī esmu teicis, viņi no Latvijas taisa mirušo zemi. Tā teikt, kādus vien varsūdus ievārīt, viņi vāri iekšā. Tagad vēl karā, ja mūs iezīgs, tad vispār. Karš priekš Latvijas nācijas, priekš Latvijas kā tā valsts, tas tā teikt vienādības zīme Latvijas nāve. Ja kāds to nesaprot. Tā es pateikšu to tā vienkārši. Bet tieši tur es uzstājos, es runāju tieši par to, par problēmām, kas ir saistītas ar valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu. Jūs jau esat ļoti daudzi pamanījuši, ka es jau arī iepriekš savos video galvenokārt pieskaros tieši viņām. Vai arī ar problēmām, kas ir blakus. Latvijā ir slikti, tas skaidrs arī dienestam nebūs labi. Jo dienests ir pakalpojuma sniedzējs, viņš nav naudas pelnītājs. Un šajā gadījumā arī, tā kā, teiksim tā, ka tā ideja bija tāda, ka es no savas puses, arī partijas darbā tieši akcentu vērsīšu uz to, kā saglabāt cilvēkus dienestā, un uzlabot pat pie šādiem apstākļiem. Tomēr dienestā cilvēku dzīvi var uzlabot, strādājošo. Jo tieši valstī ir svarīgi šitajos visos laikos, kad būs jāatjauno ekonomika Latvijā, jāatjauno tāpat veselības sistēma, skaidrs, ka tādam kā valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam, nauda nebūs pietiekošā daudzumā. Un šajā gadījumā tad ir jādomā par to arī, kā šajā situācijā tomēr nodrošināt pakalpojumu sniegšanu Latvijas iedzīvotājiem, neaizmirstot arī par pašu darbinieku, kurš šo pakalpojumu sniedz, par to, kā saglabāt viņa veselību, lai viņš ilgāk varētu strādāt. Jo, jūs paši redzat, 55 gadi, tajā pašā laikā arī, piemēram, radot iespējas arī priekš tā, lai, piemēram, darbinieku ilgāk viņa noturētu, piemēram, iekšā šajās struktūrās, kas ir saistītas, piemēram, kaut vai tajā pašā NMPD dienestā, lai viņš varētu turpināt savu darbu, ja viņš, piemēram, nevar pildīt funkcijas jau kā ugunsdzēsējs, bet 55 gados viņš var strādāt, piemēram, tajos pašos NMPD dienestos, pāriet uz turieni. Piemēram, es tā saku kā piemērs, tas varētu izskatīties. Un šajā ziņā ir ko darīt pat pie tiem nepietiekošajiem resursiem. Ir iespējams uzlabot. Lūk, mēs ar to arī kā partija suverēnā vara, nākotnē arī nodarbosimies. Jo tieši saglabāt cilvēkus, saglabāt viņu veselību nākotnē, tas ir svarīgi. Protams, svarīgi ir, tā kā te tagad runā par to, ka, redziet, otrais pensiju līmenis ir jānodrošina, lai cilvēki viņu varētu izņemt, bet, draugi ugunsdzēsēji, padomājiet paši. Jums būs tas otrais pensiju līmenis, saņemsiet jūs viņu pēc 60 gadiem, pēc 55, tā laikam tagad ir, ka jūs kaut ko varat pieprasīt no viņa. Kam jūs viņu tērēsiet, ja jūs iziesat pensijā, piemēram, izdienas pensijā ar sačakarētu veselību? Zālē. Tad lūk tieši mēs kā partija suverēnā vara gribam panākt to nākotnē, ka jūs pat 55 gados to savu otro pensijas līmeni tad tērēsiet
ne jau tā teikt bezmaksas veselības aprūpē, ja, Latvijas izmeklējumu apmaksai, vai, piemēram, zāļu iegādēji, bet, piemēram, lai jūs varētu to naudu ar mazbērniem kopā iztērēt, aizejot uz to pašu aerodilmu. Vienkārši, priekš sevis. Jūs esat to pelnījuši. Priekš aktīvas dzīves. Nevis sevis ārstēšanas, ja, tā teikt, un vazāšanās pa poliklinikām. Lai jums tāda perspektīva ir pēc iespējas tālāk, vecumdienās. Vazāties pa poliklinikām un zāles pirkt no tā otrā pensiju līmeņa. Nu tas tā, vienkāršiem vārdiem runājot, ko mēs gribam panākt nākotnē. Un arī to, lai, piemēram, jūsu zināšanas, jūsu specifiskās iemaņas valstī būtu izmantojamas, piemēram, arī, pēc tā, kā jūs iziet ikdienas pensijā, ja jūs esat ugunsdzēsēji. Arī šajā lietā ir iespējams šo to mainīt. Lai jūsu zināšanas būtu izmantojamas arī, piemēram, Latvijas sabiedrības labā, piemēram, citās sfērās. Tas ir normāli. Tā kā padomju laikos, piemēram, jebkurš padomju armijā, kurš ir bijis autovadītājs, atnākot, piemēram, pēc armijas kādreiz, kad viņš beidza, viņš varēja iet strādāt par to pašu autovadītāju, jebkurā organizācijā profesionālo, un viņa, tā teikt, iemaņas bija izmantojamas tautsaimniecībā. Jūs pēc 55 gadiem, kur jūs izmanto valsts, kur jūsu zināšanas ir noderīgas, viņi ir par to domājuši. Mēs par partiju suverēnā vara par to esam aizdomājušies. Ja jūs esat pamanījuši vispār, tad vienīgā partija, kura runā par problēmām, kas ir, piemēram, saistītas ar iekšlietu ministrijas darbinieku, veselību, drošību, no vispār apstākļiem, tā ir partija suverēnā vara. Es par to esmu runājis. Vai mēs kaut ko varam panākt? Es domāju, ka varam. Ja, piemēram, par tām lietām vienkārši neklusē, bet runā, tad ugunsdzēsējiem tagad, kā jau es teicu, tas, kā es par to tiku runājis, ka gadiem ilgi tika pārkāptas darba aizsardzības prasības, piemēram, dienesta attiecībā uz aizsarglīdzekļiem, jums ir parādījušies respiratori. Tagad jums ir jāizskaidro, tikai būs mans uzdevums arī tā. Es redzu, ka būs jāizskaidro, priekš kā jums viņi ir vajadzīgi dienestā. Kāpēc jums viņas ir jāizmanto? Jo valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, izņemot tās instrukcijas, ko viņš ir sarakstījis, copy-paste no ministra kabineta noteikumiem, papildus gan ne arī veselības centrs jums to stāstījis nav. Pareizi. Par tā paša asbesta iedarbību. Kāpēc viņš ir tik bīstams? Lūk, tas vai kaut vai tajā lietā. Nākošais vēl, piemēram, tas pats, kas attiecas, piemēram, uz 3 cilvēkiem dežūrmaiņā. Arī tur varbūt tas, kā mēs par to esam runājuši, es esmu runājis, tas arī ir veicinājis to, ka jums ir parādījušies 3 cilvēki uz mašīnām, kā minimums, īpaši lauku posteņos, Iepriekš, cik jūs braukājāt divatā, un, piemēram, neviens par to nerunāja, ka jūs pārkāpjat, piemēram, tās pašas prasības attiecībā uz darba drošību, kā ir jāstrādā elpošanai nepiemērotā vidē. Pareizi. Kā to varēja organizēt. Bet visi, tā teikt, dienestā skatījās caur pirkstiem. Un šajā lietā, to, ko es arī tur mūsu sanāksmē teicu, partija suverēnā vara var kļūt par jūsu balsi. Tāpēc, ka pie jums pie valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā un arī tajā pašā iekšlietu ministrijā, vārda brīvība, tā ir nosacīta lieta. Un tas ir pierādījies nevienu reizi vien. Jūs, kā valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta, piemēram, darbinieki, tajos pašos komentāros man atklāti nerakstat. Pareizi. Kāpēc? Jautājums ir. Kāpēc? Pareizi. Tā kā šajā ziņā es ceru uz mūsu sadarbību nākotnē. Līdz nākošajam video.